Kamēr kuģis grimst, 4 iesprostotie nirēji gaida to vienīgo brīdi, kas sniedz viņiem vienīgo iespēju izdzīvot. Tieši tad, kad spiediens izlīdzinās, durvis atveras. 3 no nirējiem cīnās cauri ūdenim un peld uz virsmu. Brians Šepards ir 44 gadus vecs, viņš dzimis Birmingemā apvienotajā karalistē, bet pārcēlās uz Austrāliju, lai izbaudītu siltāku klimatu un īpaši siltāku ūdeni. Brians ir komerciālais nirējs, tāpēc viņš vairāk nekā mēnesi vienlaikus pavada prom no mājām, strādājot uz naftas cauruļvadu klāšanas baržas, ko sauc par DB29. DB nozīmē Derrick Barge, jeb celtņa barža, kas ir peldoša platforma bez savas pašpiedziņas, atšķirībā no kuģa. Baržai ir jāpaļaujas uz velkoni, kas to stumj un velk, lai novietotu pareizajā pozīcijā. Celtņa tornis ir balsta konstrukcija, kas tiek būvēta vertikāli vai slīpi, lai atbalstītu naftas platformas darbu. Šī konkrētā celtņa barža tiek izmantota, lai nolaistu caurules okeānā un izveidotu cauruļvadu, pa kuru nafta tiek sūknāta no urbumiem uz uzpildes staciju, kur kuģi var piestāt un uzņemt savu kravu. Brians ir piesātinājuma nirējs, kas nozīmē, ka viņš pavada apmēram 28 dienas zem spiediena, lai viņš un viņa komandas biedri varētu savienot cauruļvadus ar jūras dibenu. Taču tā vietā, lai nirtu lejā, savienotu cauruli un tad atgrieztos virspusē, veicot dekompresiju no šiem dziļumiem, pēc katras niršanas Brians un viņa komanda iznāk uz baržas klāja niršanas zvana kapsulā, kas saglabā tādu pašu spiedienu kā jūras dibenā. Tas nozīmē, ka viņiem nav jāveic dekompresija līdz pat savas 28 dienu darba maiņas beigām. DB29 ir plakandibena barža, kas pieder uzņēmumam McDermott, kas būtībā ir inženiertehniska kompānija. Viņi saņem līgumus no lielām naftas kompānijām, lai uzstādītu infrastruktūru, kas iegūs naftu no zem jūras dibena. Sākotnēji darbojoties Meksikas līcī un vēlāk Āzijā, savā darbības laikā DB29 kopā ar 2 māsas baržām, DB27 un DB28, tika pārveidotas no cauruļvadu klāšanas baržas par celtņa baržu. Tas nozīmē, ka sākotnēji tā bija plakana, bet vēlāk tai tika uzstādīts 3000 tonu celtnis. Celtnis ļautu baržai vertikāli nolaist caurulis caur baržas centru, kas nodrošina alternatīvu metodi cauruļu savienošanai un to nolaišanai okeānā. Kāds, kurš strādāja uz DB27, ziņoja, ka baržai bija pārāk augsts smaguma centrs, un kādā biedējošā reizē, kad barža bija pagriezta sāniski pret vēju, tā tik stipri šūpojās uz viļņiem, ka viņš domāja, ka tā apgāzīsies un nogrims. Savā darbības laikā DB29 piedzīvoja dažas bīstamas situācijas. 1986. gadā tā darbojās Taivānas šaurumā, kad pie apvāršņa parādījās taifūns Zīks. Kapteinis Billijs meklēja patvērumu ostā, un to pašu darīja arī taifūna Nvon laikā. Bet, kad pāri gāja taifūns Ebija, kapteinis Billijs Jangs bija noguris no bēgšanas un dārgo darba stundu zaudēšanas, tāpēc nolēma palikt un izturēt vētru. DB29 tika aizvilkts prom no naftas platformas ar valkoņa Smith-Lloyd 108 palīdzību, tuvojoties taifūnam. Un tā kā nebija laika atgūt ankurus, apkalpe atlaida trosis un mēģināja izturēt vētru, dodoties uz rietumiem. Vairāki McDermott Ieramaka valkoņi jau bija devušies prom. Taifūna laikā vilkšanas sakabe pārtrūka 2 reizes. Un, lai gan SL108 to pirmo reizi atkal pievienoja, otrā pārtrūkšana notika tik tuvu Taivānas krastam, ka holandiešu kapteinim nācās pamest baržu. DB29 šķērsoja sēkli un uzskrēja uz lēzenas dubļainas pludmales, tikai nedaudz pietrūkstot līdz tuvējām klinšainajām kraujām. 2 dienas vēlāk Ieromaka vilcēji atgriezās, lai mēģinātu atkal nocelt DB29 no sēkļa. Taču viens no tiem iepeldēja pārāk saklā vietā, sabojāja stūri un pakaļgala balstu, aplūda un arī palika iestrēdzis. Tas visu notikumu pārvērta par vietēju sensāciju. 3 dienas pēc uzsēšanās uz sēkļa, pēdējā piemērotajā paisumā uz nākamo mēnesi, SL1108 beidzot izvilka DB29 brīvībā. Tas tika nogādāts Taidžunā uz ātru remontu un nekavējoties nosūtīts atpakaļdarbā, bez pienācīgas korpusa pārbaudes vai konstrukcijas drošuma pārbaudēm. Šis lēmums palikt jūrā deva DB29 kapteinim iesauku Taifūns Billijs.
DB29 piesātinātās niršanas sistēmai nav hiperbāras evakuācijas sistēmas. Un tajā reizē niršanas uzraugs bija pietiekami tālredzīgs, lai laikus dekompresētu savu nirēju komandu pirms taifūna ierašanās. Hiperbāras evakuācijas sistēma ir atdalāma glābšanas laiva, kas var atdalīties no bāržas, ja tā grimst, un saglabāt darba spiedienu ar nirējiem iekšpusē. Tas ļautu viņiem pabeigt dekompresiju kameras iekšpusē un brīvi peldēt, pat ja bārža nogrimtu zem tiem. Bet nekas no tā nebija svarīgi, jo viņiem tāpat tādas nebija, un par laimi tajā reizē viņiem tāda arī nebija vajadzīga. Pēc šī uzdevuma pabeigšanas DB29 tika nosūtīts uz remontu Singapūrā un pēc tam uz jaunu uzdevumu Austrālijā. Taču Austrālijas klients atteicās pieņemt DB29, ja McDermott neuzstādīs hiperbāras evakuācijas sistēmu. Negribīgi viņi to izdarīja. Un tā DB29 nākamos dažus gadus pavadīja klājot caurules Austrālijas ūdeņos. Pārlecam uz 1991. gadu, un barža pamet Austrāliju, dodoties atpakaļ uz Singapūru, uz apkopi. Šīs rutīnas apkopas laikā McDermott un Taifūns Billijs pieņem lēmumu noņemt hiperbarisko evakuācijas sistēmu, lai uz klāja atbrīvotu vietu vairākām caurulēm, un viņi to atstāja Singapūrā. Pēc rutīnas apkopes barža sāk darbu Dienvidķīnas jūrā ar 195 cilvēku apkalpi, tostarp 4 piesātinājuma nirējiem – Džonu Lajonu, Stīvu Hārdiju, Teriju Denisonu un Brianu Šepardu. Dzīve uz klāja ir diezgan vienmuļa. Piesātinājuma nirēji Džons, Stīvs, Terijs un Brians mainās pa maiņām. Viņu darbs ir piestiprināt caurules un nostiprināt tās gar cauruļvada trasi 110 metru dziļumā zem ūdens līmeņa. Kad viena caurules sekcija ir novietota, viņi atkārto šo procesu. 2 nirēji ieiet niršanas zvana kapsulā, nolaižās līdz 110 metriem un sāk darbu. Vispirms viens nirējs iziet salīdzinoši mierīgajā ūdenī, kamēr otrs paliek zvana kapsulā, lai sniegtu atbalstu. Pēc dažām stundām nirēji samainās lomām. Jūras temperatūra svārstās no 26 līdz 32 grādiem pēc Celsija. Tā ir viena no šī darba priekšrocībām. Viņiem nav jāstrādā Ziemeļjūras naftas platformu ladainajos augstumos. Pēc savas maiņas viņi aizzīmogo niršanas zvanu, un bāržas Derika celtnes paceļ viņus 110 metrus atpakaļ uz klāja. Viņi atkal pievienojas klāja novietotajai dzīvojamajai kamerai un turpina savu ikdienu, kas pārsvarā sastāv no gulēšanas, lasīšanas un kopīgām maltītēm ar kolēģiem. Viņi dzīvo spiediena kamerā, kas ir niršanas kamera ar gultām, tualeti un galdu, pie kura var apsēsties, paēst un varbūt uzspēlēt kārtis ar citiem nirējiem. Būt ieslēgtam šajā spiediena kapsulā uz mēnesi pārsvarā ir vienmuļi, taču ap šo gada laiku ir arī satraukums, domājot par taifūniem. Taifūna Dienvidķīnas jūrā pārsvarā notiek no jūlija līdz septembrim. 13. augustā tieši taifūna sezonas kulminācijas vidū tiek izplatīts brīdinājums par taifūnu Fredu. Nirējiem tiek paziņots, ka taifūns Freds atrodas šajā apgabalā, bet nedodas viņu virzienā. Taifūns Billijs, bāržas kapteinis, izsauc nirējus augšā no 110 metriem un pavēl sagatavot bāržu izbraukšanai. Man nav šaubu, ka Briana prāta dziļumos viņš sāk izspēlēt dažādus scenārijus. Lielākā daļa nirēji savā prātā izspēlē dažādus scenārijus, īpaši tad, kad viņiem ir brīvs laiks. Taču lielākā daļa šo scenāriju nekad nepiepildās, un taifūns paiet garām, atstājot vien stipru vēju un nemierīgu jūru. Viens no ticamākajiem scenārijiem, ko Brians iztēlojās, ir tas, ka niršanas uzraugs nolēma dekompresēt nirējus, lai, ja taifūns tuvojas, viņi nepaliktu iesprostoti kamerā, kad taifūns uznāk. Un tieši tā arī notiek. Kā tīri preventīvu pasākumu niršanas uzraugs nolēma dekompresēt nirējus. Viņu darba dziļums, kas pārsniedz 100 metrus, nozīmē, ka pilnīgai dekompresijai būs nepieciešamas apmēram 4 dienas. Taču ir arī dažas eksperimentālas ātrās dekompresijas tabulas, un tagad situācija kļūst steidzama, kad niršanas uzraugs ārpus kameras paziņo nirējiem, ka tieši to viņi arī darīs. Kameras iekšpusē Brians, Terijs, Stīvs un Džons ir ārējo spēku varā. Ja taifūns viņus sasniedz, viņi paliek iesprostoti kamerā. Ja niršanas uzraugs nolem viņus dekompresēt, tad tā arī notiek.
Ja baržas vadība nolemj, ka hiperbāra evakuācijas sistēma ir jānoņem no kuģa, tad viņiem vairs nav nekādas kontroles. Protams, viņiem droši vien ir iespēja pārrunāt dažas no šīm lietām, bet galu galā viņa dzīvības ir kāda cita rokās. Tāpēc, kad niršanas uzraugs viņiem paziņo, ka sākas dekompresija, jo tuvojas taifūns Freds un viņi ir jāizved ātri, Nirei prātos droši vien ātri sāk uzkrāties jautājumi un dažādi scenāriji. Patiesībā taifūns Freds viņus sasniegs pēc 48 stundām. Nirei sāk gatavoties sliktiem laikapstākļiem. Vispirms viņi sagādā ēdienu, lai būtu enerģija tikt galā ar nemierīgo jūru. Viņi paņem papildus, jo, kad jūra kļūs nemierīga, papildināt krājums vairs nevarēs. Pēc tam viņi saliek visas savas mantas un nostiprina visu, kas nav pieskrūvēts, lai tas netiktu izmētāts un nesavainotu kādu. Pēc tam viņi cenšas atpūsties un cer, ka Freds viņus apies bez starpgadījumiem. Britu nirējiem šajā siltajā jūrā ir izplatīts joks, ka varētu būt sliktāk. Viņi visi varētu salt Ziemeļjūrā. Barža nav pašgājēja, tāpēc valkoņa kapteinis Roberts Svarts ar savu atbilstoši nosaukto valkoni Taifūns piebrauc klāt un aizvelk 128 metrus garo baržu DB29 prom no paredzētā taifūna ceļa ar ātrumu ap 2 mezgliem. Vēlreiz taifūns Billijs mēģina apsteigt taifūnu. 14. augustā Nireja dekompresija norit, bet sacensības turpinās. Notiks viena no 2 lietām. Viņi varētu apsteigt Fredu pietiekami ilgi, lai pilnībā veiktu dekompresiju, vai arī Freds viņus panāks, pirms viņi pabeigs dekompresiju. Tas ir mazliet kā skatīties vilciena avāriju palēninājumā. Vējš pastiprinās un viļņi kļūst lielāki. Dekompresija prasīs vairākas dienas, jo taifūns Freds kļūst spēcīgāks. 15. augustā, 2 dienas pēc dekompresijas sākuma, uz baržas valda nemieris. 20 tonu smagi tērauda enkuri atbrīvojas uz klāja un sasit dēļus ap lūku, kas ved uz baržas atsāļošanas iekārtu. Skan metāla čīkstēšana, kad lūka tiek izrauta vaļā un iekšā ieplūst jūras ūdens. Pirmais mehāniķis steidzas uz sūkņu telpu blakus atsāļošanas telpai un mēģina piemetināt grīdas plāksnes durvju ailē, bet ūdens spiediens ir pārāk spēcīgs. Viņš atver strūklas sūkņa vārstus un bieza ūdens straume izšaujas pāri bortam kā ugunsdzēsēju šļūtene, bet ūdens turpina celties pāri viņa ceļgaliem. Kad ūdens sasniedz strūklas sūkņa gaisa ieplūdes atvers, sistēma pārstāja darboties un barža sāka grimt. Lai aizkavētu katastrofu, inženieris atstāja strūklas sūkni ieslēgtu un aizzīmogo abas telpas aiz ūdens necaurlaidīgām durvīm. Viņš saka galvenajam mehāniķim, ka nedomā, ka viņi varēs izglābt kuģi. Kuģis ir pārsniedzis drošo apgāšanās robežu, jo slīpums pārsniedz 18 grādus. Vīri skrien cauri baržai, aizver ūdens necaurlaidīgās durvis, cerot saglabāt pietiekamu peldspēju, lai neļautu tai apgāsties. Viņi atbrīvo glābšanas plostus tieši tajā brīdī, kad troses vilkšanai uz valkoņa pārtrūkst, atstājot baržu ar sāna pret spēcīgajiem viļņiem. Bez kustības uz priekšu kuģi bieži iestrēgst viļņu šūpošanās ritmā. Kuģis lēnām šūpojas un vīri kliedz: lec, lec! Ķermeņi un plosti krīt pāri klājam, portāla celtne atraisās un saspiež elektriķi. Tad klājas pēkšņi paceļas un aizmet vīru 45 metrus pāri klājam jūrā. Viņš iznirst un ieelpo dīzeļdegvielas tvaikus un ūdeni. Apkārt viņam jūrā dreifēja ķermeņi glābšanas vestēs. Viņš pamana apgāstu glābšanas plostu un peld tam pretī. 2 filipīniešu apkalpes locekļi viņu ievelka plostā. Kamerā Nirei ir nošķirti no cilvēkiem uz baržas, bet esmu pārliecināts, ka viņi jūt, ka vējš ir pastiprinājies. Lielākā daļa jūrnieku spēja pateikt, ja kuģis, uz kura viņa atrodas, ūdenī nesēž gluži pareizi. Un es domāju, vai Nirei varēja sajust, ka barža sāk šķiepties, kas notiek tad, kad kuģis sliecas uz vienu pusi, jo tajā ir iekļuvis ūdens. Ja Nirei paskatītos pa savu iluminatoru, viņi iespējams redzētu uz klāja vairāk cilvēku nekā parasti, un viņu sejās būtu manāmas bažas. Jūrnieki iznāk uz klāja, valkājot spilgti oranžas glābšanas vestes, jo nemierīgā jūrā viņi nevēlas palikt zem klāja, ja barža nogrimst. Neviens nevēlas būt ieslēgts mazā kajītē un aizvilkts uz jūras dzelmi.
Nirējiem, kas atrodas kamerā, Lūka ir vienīgais, kas šķir dzīvību no nāves. Viņi visi raksta vēstules saviem tuviniekiem, kuras ieliek niršanas tērpos, lai tās būtu pie viņiem. Viļņi sāk skalot klāju, kad barža grimst arvien zemāk ūdenī. Nirēji joprojām atrodas spiedienā, kas atbilst 20 metru dziļumam zem ūdens. Tas nozīmē, ka viņi joprojām ir dekompresijas procesā. Viņi ir tikuši no spiediena, kas atbilst 100 metru dziļumam, līdz spiedienam, kas atbilst 20 metru dziļumam. Bet kamerā iekšā tas joprojām ir 3 reizes lielāks spiediens nekā uz virsmas. Spiediens kamerā notur lūku aizvērtu. Viņi nevarētu atvērt lūku, pat ja visi 4 mēģinātu to atvērt. Vienīgais veids, kā lūka atvērsies, ir tad, ja spiediens kamerā būs vienāds ar spiedienu ārpusē. Pakaļgala daļa ir zem ūdens un uz klāja valda panika. Neviens nepievērš uzmanību nirējiem, katrs rūpējas tikai par sevi. Barža sāk grint. Taifūns ir uznācis vairākas stundas agrāk nekā tika prognozēts. Nirēji atrodas bīstamā situācijā. Kad barža grimst un sasniedz 20 metru dziļumu, lūka atvērsies. Ir spiediena gradients. Virs 20 metriem spiediens kameras iekšpusē ir lielāks nekā ārpusē, kas notur lūku aizvērtu. 20 metru dziļumā spiediens kameras iekšpusē ir vienāds ar spiedienu ārpus kameras, un turpinot nirt, spiediena gradients mainās. Zem 20 metriem spiediens ārpusē ir lielāks nekā kameras iekšpusē. Kad viņi sasniedz pareizo dziļumu, spiediens ārpus kameras automātiski atvērs lūku. Tiklīdz tas notiks, ūdens sāks ieplūst kamerā, un, lai padarītu situāciju vēl sliktāku, barža grimstot apgāzīsies, tā pilnībā apvelsies. Tagad es nezinu tieši, kas notika ar šiem nirējiem, bet es zinu, ka viņi bija dzīvi, kamēr kuģis grimst. Kādā brīdī, iespējams, kad kuģis apvelsies, Brajans gūst dziļu brūci kājā. Saturācijas kamerās nav slēgšanas mehānisma kameras iekšpusē, tāpēc viņi nevar sevi ieslēgt. Kādā brīdī lūka atvērsies. Tajā brīdī ūdens vai nu lēnām celsies, kad viņi nonāks dziļāk, vai arī tas strauji ieplūdīs, ja lūka būs vērsta uz virsmu. Mēs zinām, ka vismaz viens nirējs paliek kamerā un lēnām mirst, kad izsīkst skābeklis. Tātad mēs varam pieņemt, ka kamera nestrauji aplūst. Ja nirēji paliek kamerā, viņi visi elpos no nelielas gaisa kabatas, kas ātri nomainīs skābekli pret oglekļa dioksīdu. Es pieņemu, ka viņi sāk apsvērt savas iespējas. Palikšana kamerā gandrīz noteikti nozīmē nāvi. Glābšanas nirēju komandai viņi būtu jāatrod ļoti īsā laika posmā. Tas ir ļoti maz ticams, ņemot vērā vētru, kas plosās virs galvas. Viņu otra iespēja ir mēģināt izpeldēt uz virsmu. Viņi nav pilnībā dekompresējušies, tāpēc viņiem būs dekompresijas slimība. Viņi iespējams varētu to pārdzīvot, bet viņiem būtu stipras sāpes, ja viņi vispār spētu izpeldēt līdz virsmai, kas ir ļoti maz ticams. Viņiem vispirms būtu jāizpeld apkārt šķēršļiem apgāstajā klājā, un tad jāizpeld līdz pašai virsmai. Un pat ja viņi sasniedz virsmu, joprojām plosās vētra, un maz ticams, ka viņus atradīs glābēji uz virsmas. Visas izredzes ir pret viņiem, šiem puišiem, kuri cīnās par savu dzīvību, par pārējo 191 uz klāja esošo jūrnieku šausmām, ir grūti domāt. Kad ūdens spiediens sasniedz tādu pašu līmeni kā kamerā, lūka atverās un ūdens sāk lēnām piepildīt kameru. Stīvs, Terijs un Džons mēģina izpeldēt ārā. Es nezinu, vai viņi izpelda ārā, kamēr barža vēl grimst, vai arī gaida, līdz barža sasniedz okeāna dibenu. Uz vilcēja kuģa tiltiņa kapteinis Svarts nosūta trauksmes signālu, tiklīdz ierauga vīriešus lacam ūdenī. Pakstang 908 viņš sazvana jūras glābšanas centru Kanberā un ziņo, ka barža ir apgāzusies un vairāk nekā 100 vīru atrodas ūdenī. Tiek izdotas pavēles pacelt helikopterus no Hongkongas, un britu spēki cīnās cauri vētrai, lai sasniegtu negadījumu vietu. Vispirms ierodās lidmašīna un redz tikai baržas ķīli virs viņiem, bet atlūzas un plosti ir izkaisīti jūdzēm plašā okeāna teritorijā. Velkoņa apkalpe izvelk vīrus no ūdens. Ķīnas kuģis Mins Plentijs paliek notikuma vietā par orientieri, bet padomju kravas kuģis Ulan Uda uzņem izdzīvojušos.
Karalisko gaisa spēku vinčas glābējs nolaižas niknējos viļņos no helikoptēra, kas atrodas 20 metrus virs ūdens. Viņš cīnās ar vēju, līdz sasniedz 8 vīriešus glābšanas plostā. Viņš velk augšā pa 3 vienlaikus, izmantojot 3-vietīgu glābšanas iekari, līdz visi vīrieši tiek pacelti drošībā. Nākamajās dienās tika izglābti 173 apkalpes locekļi. 22 gāja bojā, tostarp taifūns Billijs un 3 radiooperatori, kuri palika savās vietās. Visi 4 nirēji gāja bojā. 3, kuri izpeldēja brīvībā, noslīka, un viņu ķermeņi tika atrasti uz ūdens virsmas. Autopsija parādīja, ka viņu organismā nebija pietiekami daudz burbuļu, lai izraisītu nopietnu dekompresijas slimību. Ja viņi būtu sasnieguši virsmu, iespējams būtu izdzīvojuši. Piesātinājuma nirēji aptuveni 2 mēnešus vēlāk atrada Briana Sheparda ķermeni. Nirēja lēmums mēģināt izpeldēt brīvi bija pareizs. Tam bija vislielākās izdzīvošanas izredzes. Briana autopsija parādīja, ka viņš nomira no nosmakšanas, kas nozīmē, ka viņš palika gaisa burbulī kamerā, līdz burbulī beidzās skābeklis un viņš nosmaka. Galu galā atrašanās vienā vai otrā lūkas pusē noteica tikai to, kā viņi nomira. Bet šo 4 nirēju liktenis jau bija nolemts kamerā. Lai noskatītos mūsu jaunāko video par katastrofām, noklikšķiniet uz saites ekrānā tagad.